Sveicināti! Šajā video es vēlos padalīties ar idejām, kādā veidā mēs varam pārsteigt savus tuvākos cilvēkus ar lieldienu dāvanām. Pats pirmais jau ir tas, ka mēs varam interesanti iesaiņot kaut vai vienkārši šādas skaistas krāsainas oliņas. Ir nopērkami atsevišķi dekoratīvi papīriņi, kuros keksu cep, un tad šīs oliņas mēs varam ielikt šādos papīriņos. Dažādi viņas var gan apsiet, gan varbūt arī tāpat. Un vēl, lai būtu šis te interesantais lieldienu sajūta moments, es uzpinu tādu nelielu groziņu vai ligzdiņu, kurā viss tai apsēsties un savas olas izdēļ. Un tad to visu es ielieku kopā maisiņā un sasienu. Protams, maisiņi izskatās interesanti un bērniem īpaši tādi ļoti labi patiks. Ko vēl? Vēl ir tādas idejas, kuras es piedāvāju jau gatavos iesaiņojumos. Mēs varam ņemt arī gatavas kastītes jau, kurās mēs varam ievietot šīs te konfetes, un arī izskatīsies jau pavisam savādāk. Bērniem vēl es nopirku šādus te puzarus olas veidā un pieliku klāt divas skaistas vistiņas. Un šo puzaru es iekāru savā jau lieldienu bērzu zaru kuplumā, lai varētu redzēt, kā viņš izskatās. Es domāju, ka šī ir brīnišķīga rota katrā mājā. Un, lai nosūtītu, piemēram, pa pastu vai ieliktu dāvanu maisiņā, viņa ļoti ērti šādi saliekās. Un mēs viņu ieliekam vēl celofāna maisiņā un sūtam projām. Protams, vajag arī apsveikumu. Un tad es radoši pastrādāju pie apsveikumu kartiņām. Jau katram no šiem puzariem bija līdzi arī vienkārši tāds kā foto uzņēmums, kur ir redzams, kā viņš izskatās tad, kad viņš ir izvērstā veidā. Nu, es radoši pastrādāju, izgriezu oliņas, izgriezu puķes, un tagad tas viss ir jāsaliek kopā. Un kopā tas iznāca vienkārši brīnišķīgi un interesanti, tāpēc ar šīm idejām gribēju dalīties, lai redz visi. Dažādi šeit saliekot krokusus ar zaķiem un olām, saliekot melnbaltas bildes ar krāsainām un arī tas, kas paliek pāri, kad griež kaut ko. Un šeit, lūk, ir šie te uz to puzuru tieši jau gatavās kartiņas. Es veidoju kaut ko jaunu. Var strādāt arī ar diegiem un vienkārši, piemēram, izmantot to, ko tagad reklāmas žurnālos liek bildes. Viņas ir krāsainas, patīkamas un dizainīgas. Un kopā, lūk, sanāk šādi te ļoti interesanti un dekoratīvi izstrādājumi. Es domāju, katram būs prieks šādu te izstrādājumu saņemt. Un arī iepakojumu, kurā mēs sūtām, ja mēs sūtam pa pastu, arī tur mēs varam radoši padomāt, kādā tad veidā cilvēkam būs patīkami saņemt. Un, ja runā par mājas dekorēšanu, arī tur es esmu padomājusi, man jau ir vairāki dekori mainīti, gan narcises, kuras ļoti jauki smaržo. Un šī, piemēram, ir vakara noskaņa manā mājā, un tas ir mans kompozīcijas veidojums ar manis pašu jau vairāk gadu garumā audzētu hiacinti, tāpēc viņa ir tāda ražīga un nav parasti veiklā nopērkamās, ir tādas īsiņas. Un man viņa likās tik ļoti piedienīgi tieši šīm te lieldienām, un kā reize viņa sāk jau ziedēt neilgi pirms lieldienām. Un arī ar svecēm mēs varam spēlēties un taisīt dažādas kompozīcijas, lai šī sajūta mājās būtu. Ko vēl es esmu izdarījusi? Es pirms lieldienām jau esmu atnesusi bērzu zarus, kuri tieši uz lieldienām jau man būs kuplā plaukumā jau zaļi, jo nu pat jau sāk parādīties lapiņas. Un tad sakarot olas un vistas un šie te zaļie jaunie pumpuri, dzinumi, viņi tik ļoti pavasarīgi un jauki izskatās un ir patiešām dekoratīvi katrā no mājām. Nu, tas bija mans lieldienu sagaidīšanas prieks, ar kuru es vēlējos dalīties. Es ceru, ka arī tu kaut ko izmantosi.